Tāds dūms nenāk no nevienas kūpinātava. Tas nāk tikai no šīs olas, no grīnēga. Šeit mēs šobrīd atrodamies restorānā Akustika, Valmiera. Šo vietu atvērām pirms gada. Esmu strādājis Michelina restorānos Londonā. Un esmu stažējies vairākos pasaules restorānos, kas ir 3 zvaigžņu Michelina restorāni. Pirmo reizi sanāca man tieši, kad es biju stažēties Kopenhāgenā restorānā Noma. Viņam viņš pagalmā stāvēja. Es vēl nezināju par tādu grīnēgu. Bet tā bija tā pirmā reize, kad es vispār ieraudzīju tā tipa grilus. Ko tur daudz, ja jau vienā no labākajiem restorāniem pasaules ir šis grils, tad jau kaut ko jau viņš pa sevi saka. Un tad mēs sākām testēt un sapratām, ka tur ir štēle, ka tur tā garša un tas viss, kas nāk ārā no tā grila, ir pilnīgi vispār citā līmenī. Tagad jau kādu labu laiku man ir, esam testējuši viņu 2 nedēļas no vietas. Esam arī pāris lietas iekļāvuši ēdienkartē jau no šī grila un arī plānojam to darīt turpmāk. Atsauksmes ir ļoti labas. Man šķiet, ka vēl nav tā izpratne par to, kas tad ir tajā grilā tik unikāls, kamēr tu neuzliec to uz šķīvjām. Paskatās uz to, cik profesionālās virtuvēs šis grils ir populārs, tad tur baigi īsti nekādas dziļās, padziļinātās sarunas par to, cik labs šis grils nav. Tieši tāpat arī pasaulē visi elitārie pavāri, profesionālie, viņiem ir šis grils virtuvē vai vidējā izmēra, vai mazāka izmēra, vai liela izmēra. Viņi zina, ka viņš dod to unikālo garšu tam produktam, ko tu ieliec iekšā. Vai tas ir dārzens, vai tā ir gaļa, vai zivs.